čau visiem. Cerams, ka jūs man dzirdat. Braucam uz mežu, pārbaudīsim, kas darās mežā pēc lielās vētras, kādas sekas ir spriedaini. Te kaut kur tādā jūrmos apkārtnē pabraukās pat visīs. Nebrauksim jau pa asfaltu. Brauksim maksimāli pa testceļiem, meža ceļiem, grāmatnītēm, kaut kādām vēl tapiņām, skelamies. Jū, brauks līdzi? Uz kurien? Nu, ko lienam no asfalta, te vadām priedēnē. Mazā grāmatnīca. Tad jau būs kaut kāds tapiņas arī. Ka jau pašam savā priekšā kauns. Jūs jau arī neesat redzējuši, normālu kontentu no moča. Kaut kādu velo un vēlreiz velo. Davai. Prolēs, kas mums ir. Kaut kas bijis saraksts. Bet nu jau ataudzis. Kad ir kaut kāda lielā stiga. Smuki nogāzīt lejā. Ko droši vien video neredz. Kādam interesē, ar kādu kameru es filmēju. DJI Action Cam 6. Parastā ar vienu baču komplektā. Maksā viņa kaut kāds nepilns, laikam 400 eiro. Un es šodien pieliku pie pupaikas tur iekšpusītē mikrofonu. DJI Mini parasto mikrofoniņu. Viņš smuki savienojās ar šo te kameru. Un ceru, ka ir normāla skaņa. Jau, kā saka, jāatstājās, būs jāpaskatās. Pirms braukt tālāk. Pagaidām viss te normāli izskatās. Bet nu baigi skriet nevar. Kā, ja tie koki ir sagāzušies. Un tur velc normāli trešo gaņu. Un tev nav sprieda priekšā. Varētu būt, ka nav labi. Pagaidām ir tikai stūjas un zari. Tas tāds foršs sportojamais celiņš. Diezgan legāls braukšanai. Divas, jāsaka, josliņas ar mašīnu arī var braukt. Ne jau Mercedes, bet nav kaut ko tādu. Mežam piemērotā. Mocīm forši. Vienīgais, ja baigi riktīgi dod ručkā, jāskatās baigi uzmanīgi. Ja šitreiz kvadras nāk pretī, tad ikā ir. Mēs samainīties. Runājot par kameru, viņi raksta arī diezgan normāla skaņa bez mikrofona. Bet ar mikrofonu vienmēr ir labāk. Dai pārbaudīsim, kā ir. Jāpaskatās. Kameriņa izskatās šitā te. Kāds grib, un pie zoda ir arī tāds foršs stiprinājums. Kā saka, var apskatīties, kā tas viss izskatās. Baigēri var noņemt kameru no šitā te. Arī filmēt sevi vajadzības gadījumā. Ja ir kaut kāds actions, kad jūs tur dubļos nosprūstat ritīgi vai kaut kāds normāls actioniņš, tad var šitā te aizskriet ar kameriņu rokās un pafilmēt. Un pēc tam tur viņš ir tāds smuki hops, pusotras sekundes laikā pieliec atpakaļ ķiverei, rokas ir brīvs un aiziet. Tur citajām mikrofonam ir tāda opcija ieslēgt noise cancelling, tas, ka viņš neņem tos ārējos trokšņus, teiksim, uz Brīvības ielas ar mašīnas brauc, un tu vari filmēt, un praktiski to ielu nedzirdēs. Patestējam mikrofonu ar šito kameru kopā, kā viņa uzvedās, kāda būs skaņa ar noise cancel ieslēgt mikrofonam. Aiziet. Kaut kas jāparunā arī, vai lai nav vienkārši tukši jāmulda. Rekur zāriņi, rekur ir zāriņi. Tiksim darām? Gan jau tiksim. Kaut ko izdomās, vai ne? Es te skatos, ir pat braukuši, man liekas, ar ne tikai ar močiem, kādam kvadrām vai mašīnām. Kā viss normāli. Jāizbrauc, jāpaskatās, kā izskatās mana dubļa taciņa foršā. Šodien iet tā celiņš iekšā. Maziņš celiņš. Un tur tālāk var dabūt arī dublītus. Tā kā lietus ir bijis pamatīgs. Gan jau, ka būs interesanti.
Nu. Negribās pērties tur. Bļāviens. Šito gan es negaidīju. Šito es negaidīju. Šitas nebija scenārijā. Tur tieši grāvis. Hei, hei, hei. Nu jā, tad normāli var iepērties iekšā. Līdz acīm, vai nu arī iet un skrāpēt moci kopā tur tiem zāriem. Nezinu, jāvadā hūsīts uz aizmugurē beņķa. Var sagriezt. Nebūtu tie zari, smuki pārlec pāri, kaut kā tur pārbrauc vai kā, un viss. Bet var arī no otras puses iebraukt. Mēģinām? Ko? Bet tur ir dublis. Vienītī. Ko? Šitas varbūt sanāk tāds vairāk tehnisks video par kameru, par un ap. Bet nē, es arī parādīšu, kā ar šitādu mocīti var pabraukt pa mežu. Nu, vienītī tur baigi netrako, zin kā, un bez dugām. Bet, nu, pabraukt var tīri smuki. Nu, riemiņas arī ir ok. Spiediens 1,6, 1,4. Un aiziet. Izskatās, kā vienāram labs noskaņojums, ne? Es tur grupā sauc, kur te 200 pāri cilvēku grupā, ja? Un no rīta iemet, davai laižam. Pabraukāties pāris stundiņas. Bet kaut kā cilvēkiem ir kaut kādas citas lietas darām. Es jau saprotu, zin kā tur bērni, sievas. Kādam varbūt alus jāpadzer, kādam ēst jāuztais, zupi jāizvār ģimenei. Kāds varbūt strādā, pelna lielo čumburu, tā kā viss kārtībā. Es arī divas filmas saliku šodien, 2 video samontēju un vēl kaut kādas divas garos un 2 īsos video samontēju. Tā kā nav jau tā, ka es arī tur, zini, sēdēju un kājas celītī pāri vienotrai. Nu, kā tas ej. Nu, uz priedāju netiek. Bija, man liekas, tur vienreiz džeki kaut kādi pārgāzuši pāri šidam te ceļam koku. Izstāstīšu, jā. Izdomāju čaļi veikalu apzakt. Nu, laikam sagribējās ninīt vakarā vai ko, es nezinu. Un pārgāz pāri koku tur, ka no Jūrmalas caurlaids, ka nāk, lai apsarga un policija netiek klāt. Koks pāri ceļam. Un šie ņem veikalu uz ausīm. Un tie netiek klāt. Kamēr apbrauc riņķī, tikmēr veikals tukšs. Arī tā var, nu, ja. Bet, nu, šitas jau ir vētranieks. Nu, te var apvilkt riņķī vai arī sūdīt. Visur kaut kādi grāvi. Baigās šitās tā. Nezinu kā, nu, ja tur būtu ceļš kaut kā Mongolijā, nezinu, nebūtu iespējas braukt atpakaļ, vai tā kā vispār nevajag atpakaļ. Tad jau reku pucētu šodien te pa vidu. Nē. Nu, neizkrāpēs. Šodien, nemauks vienītī. Tur iekšā kaut kādā grāvī, ka tu nemaz nezini, kas tur ir, cik tur ciets mīksts. Nu, nē. Nu, pagad, vai, kādas vēl opcijas? Tikt uz dublīti. Kaut kā, blien, iet ganām labās taciņas. Nu labi. Skaties meža braucē. Ja tu gribi ar mocīti, lai viņš tev forši viegli kustās un nav pārāk smags, jo, nu, tomēr 200 kilogramu šitam te ir. Reku brauc uz mežu ar nepilnu bāku. Man tur rezervu kaut kādiem 70 kilometriem, taču 70 kilometru šodien nenobraukšu. Bet mocīts ar mirgojošu rezervi ir patīkami viegls un feini braucams. Tā kā pilna bāka ir vajadzīga tikai tad, ja tu brauc uz garajiem, nezinu, Itālijas, vēl kaut kādiem ceļojumiem ar somām, nezinu, bez somām, sieva aizmugurē. Tad tu var maukt pilnu bāku. Tā principā Latvijas mežos, kur tev tankštelis ir uz katra stūra, nu, tā kā labāk, lai tas mocīts ir manevrēt spējīgs, vai ne? Muldās ainās. Nu, labi, parādīšu vienu taciņu.
atvērts, smuki, bet var arī, ja teiksim, tu esi motoblogers, izdomā blogot, ja blogot ar šitādu kameriņu, šitādā setupā, mikrofonu, tad var smuki ielikt arī ķiverē iekšā, bet tad nevajag bļaut, jo tad skaņas līmenis būs atkal gaisā. Nu, ot. Kas mums te pa tante priekšā ir, ko? Tante ar suni. Tante ar suni. Oh. Tante ar suni. Pabraucam smuki garām. Nekaitinam. Un aizbraucam. Šitās tāciņas. Nevajag katru dienu braukt. Kā saka, un cilvēkus kacināt. Bet par retam jau var uzbraukt. Noteikti nevajag braukt pa metrām, vienkārši pa mežu, pa zemesēti. Tas, ka mocīts nobrauks ar pa vienu šito te velo taciņu, nespolējot, tas vispār ir nekas. Vai ne? Cilvēks, nē, bet lielā traktora tehnika Jūrmalā ir savārījusi tādas ziepes. Teiksim, šitāds te viens moto izbrauciens vispār neko nekaitē. Pa mosistiem var vispār nepērties, šito tēmu vairs vispār necilāt, moču braukšanu mežā, jo es tur iepriekšā kaut kādā video biju parādījis, kā izskatās Jūrmalas smukais mežiņš, tur, kur cilvēks staigā un vispār, kur viss bija tā kā baigi forši. Jā, izskatās pēc tā, kad ielaiž iekšā tehniku, kad cilvēkam ar smadzenēm kaut kas īsti nav kārtībā un iedod tādam cilvēkam meža tehniku, tad viss ir ļoti, ļoti slikti. 1000 reizes sliktāk nekā pēc šitāda te motocikla, kurš izbrauc pa vienu velotāciņu. Labi, šito tēmu slēdzam ciet. Nu ko, valkam atpakaļ pa asfaltiņu. Rekā Osmandiņš smuki rāda. Visas mazās lielās taciņas, meža ceļus. Viss ļoti feini. Kas saka, Google Maps jau, protams, šito visu nerādījā. Uztaisīja māķinīt gaišāku. Prikolu pēc uzlikt 1600 ISO. Uz tumšajām varbūt var redzēt detaļām. Paceļot uz augšu, atkal viņš automātiski piever ciet. Bet tā principā krāsa profiliņš ar iebūvēto filtru. Šitai kameriņā viņai tur vairāk tie filtri, vairākās gradācijās, tur no 20, 30, 50, 70% tas piesātinājums krāsu filtram. Tā kā, jā, interesanti. Neko, liekam klāt un laižam tālāk, vai ne? Pabēģinās šitam logam varbūt mūzika nelikt klāt, lai viņš ir maksimāli autentisks tāds, nu, ar motoru skaņu, ar manu runāšanu un tā. Aiziet. Jāizslēdz ABS. O, jau paspēja jau sakarsēt. Ventilators aizgāja. Cik te mums te ar pirmo ātrumu, ar otro braucot? 104 grādi. Līdz baigai tumsai jau arī nevar vandīties. Kā nekā tumšās brilles virsū ir. Drošība pirmā vietā. Uzrakst komentārā, tu brauc ar moci, vai tu brauc pa asfaltu, vai tu brauc pa mežu. Varbūt tev ir tikai sapnis braukt ar moci. Adventurā, offroados, apceļot Latviju. Un tie, kas vēl ir pavisam jauniņi ar šitā tēmā un nav ritīgi iekšā visā tajā Latvijā ir 1900, ja nemaldos, vai 2000, bišķi pār pa 2000, laikam, kilometri oficiāls Trans-Euro-Trail maršruts, jeb TET. Tu vari legāli braukt, apceļot Latviju. Praktiski visi ir ārpus asfalta.
Un tādā veidā paverās vēl viena valsts, ja tā kā pavisam cita Latvija. Jo viens ir brauks pa asfaltu, tu redzi visu forši, ātri, ērti, veikali, benzīntanki. Bet pavisam kaut kas cits ir tad, kad tu brauc pa grantenēm, meža ceļiem, pa smilšu stigām, pa zāli, pa taciņām, pa kaut kādiem dubļiem un kas tikai nav. Pat upē jābrauc pāri ir. Trans Euro Trail, ir TET, iesiet Googlē, viņam, man liekas, ir TET vai transeuro.trail.org, ja nemaldos, tas mājaslapa. Noteikti aizēj izpēti, ja tu vēl šito nezini. Ir ļoti, ļoti interesanti. Es pats no TET esmu nobraucis kaut kādus kilometrus, es nezinu. Varbūt 700, varbūt bišķi vairāk. Vienu trešdaļu, laikam, varētu tā teikt, nobraucis esmu. Un vietām bija mega interesanti, bet vajag atkarīgs arī no kompānijas, ar kādu tu brauc. Ir ļoti interesanti, un ir baigi interesanti. Tur tāds, varbūt tāds parastās grantenes braucot pa tētu, varbūt bišķiņ borings ir, bet jā, ir komunikators ķiverei. Un tev skan laba mūzika, un tev ir ar ko parunāties pa ceļam ar cilvēkiem. Tad viss ir ritīgi nice. Iebrauksim šitā mežaņā, paskatīties, kas mums te darās. Jau arī visādi forši celiņi bija. Jā, starp citu, var klausīties mūziku Spotify, un, ja gribās bišķi labā kvalitāte, tad izmanto Tidal, jeb Tidal, kā viņš tur pareizi saucās. Un viss vienkārši izvēlēs dziesmu, attiecīgi braukšanas stilam, noskaņojumam un aiziet, kas man te ir. Offspring. Uz telefonu uzgriez maksimālo skaļumu, un tālāk visu var regulēt ar šito te pie ķiveres ar kardo. Aiziet! Mazās velo taciņas. Tādā prātīgi travel režīmā, neārdot mežu. Tā arī vakaros var pavingrot ar mocīti. Kādam liekas, ka tā moča braukšana tur tāds easy chill, tad principā man jau ir bišķiņ slapi mugura. Bet vienmēr var jau saģērties arī plānāk. Jā, noķert taciņu, man nav jābrauc pa sūnām. Sūnām mēs nebraucam. Lai mežiņš paliek smuki saglabāts. Smuki, kā saka, neskarts. Kā jums šitās te? Štābiņnieks. Neesmu redzējis nevienu cilvēku, bet principā jā, no turienes lien uz turieni, un tur ēd zupiņu, kaut kādu rolfonu izvādi. Diezgan forši varētu būt laika pavadīšana ar bērniem. Pieaugušie plus bērni, gan jau, ka kāds lielais pieaugušais ir realizējis savu bērnības sapni. Nu, te beidzot arī kaut kāds pārsteigums. Viena vecā priede. Šito mēs droši vien diezgan īsi varam apbraukt. Vēl viens meža celiņš, kur var izbraukt bišķi ātrāk. Priekšā cilvēki, nedod Dievs zirgi. Te nesen kaut kādu video redzēju, ka zirgi skrēja projām no kvadrām. Tad, kad ir cilvēki, suņi, tantes, bērni, braucam ļoti prātīgi lūdzu. Un tad visiem būs apusēja cieņa. Jāsasveicinās.